Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceglas, un šodien mēs apskatīsim centrāla apkures plīti Concept 2 Mini. Modelis ir lielisks apvienojums kamīnkrāsnī un malkas plītī. Ideāls cilvēkiem, kuri gan meklē kamīna stikliņa, gan arī gatavošanas virsmu. Un ar plīts kompakto dizainu tā iedarēsies gandrīz jebkura lieluma telpā. Runājot par virsmu, tā ir izgatavota no 6 mm bieza tērauda. Tā ir viena liela plāksne, kas sasilst vienmērīgi, un uz tās var gatavot 2 vai pat 3 ēdienus vienlaicīgi. Ap virsmu ir pulēta nerūsējošā tērauda apmale. Uz virsmas notiek gatavošana, dažāda veida tauki, eļļas nokļūst uz šīs apmales. Tā kā tā ir gluda un no nerūsējošā tērauda, to ir pavisam vienkārši kopt. Var redzēt, ka virsmā ir tāds kā apļveida izgriezums dūmadu pievienošanai no augšas. Bet, ja vēlaties to izdarīt no sāniem, tas ir iespējams no abiem. Tālāk jau nonākam pie plītskrāsnes ārējās apdares, kas ir no dubultsiena tērauda, kas nozīmē, ka starp iekšējo dekameru un ārējo apdari ir gaisa kārta, kas vienmērīgi un efektīvi izdalīs siltumu. Plīts ir pieejama bēžā krāsā, baltā, sarkanā un pelēkā. Varam redzēt, ka šeit ir iestrādāts termometrs, kas ir centrāla apkures sistēmai, lai redzētu, kāda ir ūdens temperatūra. Šis termometrs ir vajadzīgs, jo katlam ir automātiskā gaisa kontrole, kas nozīmē, ka varat uzstādīt vēlamo temperatūru ar vienu rokas vilcienu, uzstādot no 1 līdz 8, un katls automātiski pieregulēs gaisu un noturēs jūsu vēlamo temperatūru. Un sānos var redzēt arī tādu kā kastīti, aiz kuras arī tad šis te vārsts atrodas, un aiz kastītes tam ir vienkārši piekļūt, lai to vienkārši iztīrītu. Konkrētajā plītī ir 21 kW, kopējā jauda 3 kW izdalās istabā, un pārējie aiziet uz centrāla apkures sistēmu, kur, protams, varam pieslēgt boileri, radiatorus, siltās grīdas un konkrētajai krāsniņai pat akumulācijas tvertni. Konkrētā krāsniņa var apsildīt ap 220 kvadrātmetriem. Tālāk nonākam līdz dekameras durvīm, kas pilnībā izlietas no bieza čuguna. Tās ļoti vienkārši nomaināmas. Atverot pašu dekameru, tā ir pilnībā izgatavota no 6 mm bieza tērauda. Redzēt, ka uz durvīm ir degaukla. Konkrētajā krāsnī ražotājs ļauj kurināt malku, briketes un pat brūnogles, kas deg ievērojami karstāk, un pat pie šī nosacījuma ražotājs dod 5 gadu garantiju. Krāsnes apakšā varam redzēt tāds kā caurulis, kas ir pats siltummainis. Protams, tas arī izvietots krāsnes sānos. Tālāk var redzēt tādas kā ķepiņas. Tie ir paredzēti čuguna restē, kur var iegādāties atsevišķi. Tā ir kā vasaras režīms, kas nozīmē, ka malka tiks pacelta tuvāk virsmai un tālāk no siltummaiņa. Tad vairāk plīts ies plīts režīmā nekā apkures režīmā. Tālāk apstīsim dekameras ietilpību. Man ir pagala, kas ir 30 cm gara. 44 cm gara pagale. Ieiet arī bez jebkādām problēmām. Tik ietilpīgai dekamerai kā šai krāsnī ir vairāki plusi. Pirmais pluss, principā, jūs varat dedzināt, cik vien lielus malkas gabalus jūs vēlaties. Otrs pluss ir tāds, ka var salikt vairāk dekamerā, kas nozīmē ilgāku degšanas laiku. Tālāk nonākam krāsniņas apakšā, kur varam redzēt tādu kā puļķi, kas ir grābeklis. Tas atvieglos pelnu izbēršanu, pavelciet pāris reizes un visi pelni iebirs pelnu atvilknē, kas slēpjās aiz čuguna durvīm. Es teiktu, ka ir ietilpīga. Šādi izskatās plīts aizmugure. Mājaslapā ceglas.eu varat atrast visu schēmu un kā to pieslēdz. Šis bija mans apskats Concept Hydro 2 Mini plītī. Paldies, ka noskatījāties šo video. Ja tev ir kāds jautājums par konkrēto modeli, droši sazinies ar mums ceglas.eu kontaktu sadaļā. Paldies vēlreiz!